Liepājā atkal top attīstības stratēģija, kas ir vidēja termiņa plānošanas pamatdokuments 2014. un 2020. gadam, kura mērķis ir parādīt pilsētas nākotnes redzējumu, noteikt attīstības prioritātes, mērķus un uzdevumus. Šāda stratēģijas izstrāde pirmkārt ir ļoti svarīga tīri no procesa viedokļa, jo tādā vienkāršotā veidā var teikt, ka pa lielam tā ir tāda vienošanās, jeb kopējas izpratnes veidošana par to, kas ir Liepāja, kādas Liepājā ir problēmas, kāda ir šo problēmu mērķtiecīga un sistemātiska risinājuma un vispār uz kuru pusi, kādos virzienos un kādās prioritātēs Liepāja attīstās. Tā noteikti ir pašā pamatā tāda vienošanās starp pašvaldību, starp iedzīvotājiem, starp uzņēmējiem, starp jebkuras nozares pārstāvjiem, kad Liepāja turpmākos gados mērķtiecīgi un sistemātiski strādās apmēram šādos veidos, šādos virzienos, šādos projektos, šādās iniciatīvās un šādās aktivitātēs. Strādājot pie jaunās stratēģijas, liela uzmanība tiek pievērsta esošās stratēģijas līdz 2013. gadam izpildēji, un jāsaka, ka liela daļa no vēlamā ir īstenojusies dzīvē. Mēs varam konstatēt, ka darba apjomi ir tomēr bijuši ļoti iespaidīgi pilsētā, kad izstrādājot attīstības stratēģiju šim laika periodam, iedzīvotāji arī bija salikuši ļoti daudz uzdevumus pilsētas domei, gan tramvaja līnijas rekonstrukcijas programmas ietvaros, gan ceļu būvniecības jautājumos, gan veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai, gan arī jauniešiem, piemēram, skēta laukuma izbūvē. Un pakāpeniski visas tās lietas, ko iedzīvotāji pilsētā ir lūguši, mēs pakāpeniski arī īstenojam. Protams, ir ļoti daudz un apjomīgi darbi vēl nepieciešami veikt ielu sakārtošanai. Tīpaši tas skar ielas, kas ir neasfaltētas, kas pilsētā ir pietiekoši daudz. Mēs esam spēruši arī pirmo soli šajā gadā, testējot īpašo šķidrumu, kas mazina putekļus uz ielām. Tā kā darāmā vēl ļoti daudz ir. Šis konkrētais dokuments, kas patreiz tiek izstrādāts, vairāk ir vīzija par to, kāda Liepāja būs pēc 2014. gada, kam mums ir jāgatavojās, kādas projekts mums ir jāgatavo Eiropas Savienības struktūra fondiem. Un es ceru, ka gada nogalē mēs jau precīzāk varēsim pateikt to, ko cilvēki un liepājnieki vēlas. Lai izprastu esošo situāciju pilsētā, attīstības pārvalde organizēja apspriešanas dažādu nozaru speciālistu vidū. Bija arī pašvaldības deputātu un žurnālistu darba grupas. Vēl joprojām mēs esam tajā procesā, ka mēs uzklausām sabiedrību, aicinām līdzdarboties pēc iespējas plašāku viedokļu spektru un vērtējumu par pašreizējo attīstību un esošo situāciju, mēģinām iegūt, tā teikt, izejas informāciju tam, lai mēs varētu droši pateikt, ka mēs veidojam pirmo redakciju uz esošās situācijas tādu pamatīgu apskatu un analīzi. Liepājas stratēģijas izstrādes gaitā parādījušās arī jaunas nepieciešamības un jauni virzieni, kuri būtu jāattīsta. Tādi trīs ļoti būtiski arī aspekti, skatoties ilgtspējas griezumā, sociālā joma, vides joma, dzīves kvalitāte un ekonomika. Tie tādi trīs pilāri. Un savukārt kā ceturto būtisko priekš Liepājas, par ko gan katrā grupā runā, un kas ir ļoti sasāpējis gan uzņēmējiem, gan turismu jomas cilvēkiem, gan arī vienkārši jebkuram aktīvam liepājniekam, tā ir sasniedzamības jautājumi. Un tāpēc mēs kā ļoti būtisku tādu sadaļu akcentējam tieši sasniedzamības jautājumus saistībā gan ar autoceļu Liepāja Rīga un arī uz Lietuvas pusi, gan ar dzelzceļu, gan ar prāmi, gan ar aviosatiksmi. Viss šīs lietas gandrīz katrā grupā paceļās kā būtisks, kas ir jārisina, ka mēs nevaram to atstāt pašplūsmā, jo pēdējos gados jāatzīst, tas ir krities par tā iespējamība. No ilgtermiņā, kas var dot labumu īstermiņā, ka tas skatījums vairāk ir vērsts tādu attīstību, ne tikai uz tādu problēmu risināšanu, bet manuprāt, tas process šobrīd var būt dažādu apstākļu dēļ, gan Eiropas līdzekļu pieejamības, gan tomēr mēs attīstamies, to nevar noliegt, kad mēs spējam kaut kādā mērā kvalitatīvāk un efektīvāk uz to visu lietu skatīties. Plānots jau septembrī Liepājas attīstības stratēģijas 2014. un 2020. gadam pirmo redakciju nodot sabiedriskajai apspriešanai.